Aizsargājiet dārza mēbeles un padariet tās skaistākas ar koka virsmām piemērotu eļļu. Eļļošana aizsargā virsmas no netīrumiem un ūdens, kā arī eļļotajai virsmai ir patīkami pieskarties. Pirms apstrādes ar eļļu, dārza mēbeles ir jānomazgā ar tehopesu. Tehopesu atjauno pabalējušu mēbeļu oriģinālo toni un efektīvi notīra netīrumus. Ar birsti uz dārza mēbelēm uzklājiet tehopesu un ļaujiet 15 līdz 30 minūtes iedarboties. Rūpīgi noberziet ar birsti un noskalojiet ar ūdeni. Ļaujiet virsmai nožūt līdz nākamajai dienai. Uzklājiet plānu eļļas kārtu. Izmantojiet tik daudz eļļas, cik var iesūkties koksnē. Ļaujiet eļļai 10 minūtes iesūkties un noslaugiet lieko eļļu. Ļaujiet eļļotajai virsmai nožūt līdz nākamajai dienai. Lai novērstu pašaizdegšanos, eļļainās lupatas iemērciet ūdenī. Noslaukiet eļļas buņģu un rūpīgi aizveriet vāku. Izmazgājiet darbarīkus ar ūdeni un ziepēm vai darbarīku mazgāšanas līdzekli penseli pesu. Atpūtieties un baudiet vasaru. Eļļotas virsmas ir viegli uzturēt tīras. Netīrums un putekļus jūs varat notīrīt, viegli noskalojot virsmu.